Es jau kādu laiku biju domājis, ka vajadzētu iegādāties izpildzi kamerai. Manai kamerai, kuras tagad filmējam. Bet arī nevar izdomāt tā kā, vai vajag man to, vai nevajag, ja? Un te pienāca brīdis, ka man bija paredzēta viena haltūra, kurā bija diezgan, tā kā bija telpā, kur ir tumši apstākļi un kur ir noteikti nepieciešams izpildzi. Un tad es devos uz veikalu Masterfoto, lai noīrētu tādu. Un es noīrēju visu sanāku mājās un paskatos mājaslapā savā profilā, kas man parametrs, pačikot īri par to izpildzi, ja? Un skatos, un man parādās, ka ir rezervētas modelis, ka nevis priekš Sony kameras, bet priekš Nikon kameras. Es fāku, tas man nedara, man ir Sony kamera. Es atceļu to pasūtījumu, un arī tas pats modelis, kas ir paredzēts Sony kamerai, viņa nav pieejama. Loģiski, jā. Mani klāt, lai apmēram, mazāk par nedēļu, apmēram nedēļu, lai līdz tam pasākumam. Ko dara, es atceļu to rezervāciju, un skatos internetā, kur dabūs izpildzi. Man tikai bija viena ielīta vislistā, kur es gribēju, jau sākotnēji. Un tā bija no Vācijas Amazonas. Es pačakoju, jā, ir laba cena, un piegāja termiņš ļoti ātrs. Solīju 2-3 dienas pirms tā pasākuma, ka jau būs pilnīm. Un es pasūtu, un te viņi ir. Šī izpildze, tā ir Kodak T350S izpildze, kas paredzēta tieši Sony kamerām. Un šajā video viņa bija pastāstījis savus iespējas un kā man gāja viņu tajā haltūrā šo te izpildzi. Pamatā šīs izpildes paredzēta objektīviem, kuriem fokusa attālums ir starp 24 līdz 105 mm. Ja? Tas ir standarta objektīvs, ja? Kas ir portretiem paredzēts. Ja? Bet man sanāca izmantot viņu pasākumam, kur biju pagājuši, bija objektīvi, kas ir 70 līdz 300 mm pamatā. Ja? Lielā šitas zem. Zoomīga telefoto objektīvs, bet ja es bildēju tā kā uz 70 mm, viņi bija baigi labi visu gaismu, tā kā vēl tā kā spēja kameru noķert, bet ja ir pamatā 300-200, tad jau pat tālu tas skatus, ja tāda izpildes neķer to tā kā arī kā instrukcijā rakstīts. Bet man pasākums izdevās, viss kārtībā, ļoti labi nokalpoja šī te izpildze, ja. Un, tā kaut kā, es papēnāts, izpildze, ja. Izpildze, lai darbotu, viņa nepieciešama divi akumulatori, jeb var izmantot arī šādas te baterijas, ja, kas ir šādas 2A baterijas. Iesaku, ja viņām baterijas iesaku, ir kvalitīvas, piemēram, kāds Duracell, jo lētop viņam tā izpildze rāda, ka viņam, nepietēja šis te, jā, tā kā tos īdam pašvāk ir, ja, vai kvalitīvas man tajā pasākuma laikā, kad, piemēram, 5 stundas norkāju, man izlādējās viens ceļš ir divas baterijas, ja, tas ir tā. Vairāki režīmi arī, ja. Kā viņi darbojas, tu pamēģināšu ieslēt viņu jau pat dzīvības. Jā, viņiem izpildītie manuālais režīms ir multirežīms, ir TTL režīms, trīs režīmi, jā. Un arī, kas ir foršas izpildzē, tu vari pārbaudīt, kā viņam, tā kā, cik tā saucamais diapazons, tā kā spiltums tā izpildzē, viņai poga, kad tā sakanā, tā ir pārbaudīt viņa, tā kā, jā. Tā kā, spiltums tas. Un te varētu, es vēl neesmu izgājis cauri izsāņītājs izpildzi tiem settingiem, viņi redz, un lietojas, nav bijis lai piesaisties, ja. Bet ko es gribu pateikt, pamatā tas, ka arī tā budžeta klases izpildzi, jo tur pro klases izpildzi maksā tur 300-400 uz augšu, ja. Viņai ļoti labi priekš tā, ko viņi piedāvā priekš viņu, un tā naudu, ko prasa par viņu. Jo Kodak vispār ir laba firma, man arī vienos kursos ieteica viņu kā labu budžeta klases variantu izpildzēm un ne tikai. Tā kā, jā, būtu kadrs, kā parāda, kā kamera izskatās kopā.
ar pašu izpildzi un parādīšu arī tos skatus, kā izskatās tie režīmi, lai saprastu to domu, ja. Kas tā kompletā vēl? Kompletā nāk šāds čehals, kurā var pārvadāt un droši pārvadāt un nēstāt tos izpildi. Viņa bija baigi maziņa, jā. Viņa varbūt tie video ir tā pār liela, bet dzīvē ir gan mazi ir, kā man likās, ja. Kā arī kompletā nāk šādi aksesuāri, pieņemsim, kas ir tur čekoliņš un tādi, visādi aksesuāri, tur nāk filtriņi, visādi nāk krāsā, kas ir fotostudijās baigi labi dara, ja. Tā kā tā, kopumā šīs izpildes lielas budžeta klases aksesuāri, kas var noderēt tev, ja tu gribi fotografēt savus draugus, nezinu, ģimeni, studijās vai ārpus tās, viņi ir ļoti labi budžeta klases izpildes. Un es noteikti varu ieteikt, ja tu esi Sony bezpoguļu kameras, tā kā īpaši tev ir kāda no Sony bezpoguļu kameras, A7, A9, cik zinu arī A6000 paudzē dar šīs izpildes, jo viņiem tās hotshoe, jeb tas sensors, tas sensors ir viens, ja, tā kā, nezinu, var noteikti ieteikt un noteikti nelis jūties. Bet, protams, ja tu esi profesionāls, tad noteikti labāk skaties uz lielajām Sony izpildzēm vai arī Godoxam, malēs arī tur augstāk klases izpildes ir. Bet jā, ja tu gribi netērēt baigi ietaupīt naudu, bet gribi labas izpildzi, šo te es tev varu ieteikt. Tagad tā, paldies, skatījies šo video, un noteikti nospied laiku un pieabonē kanālam, un tagad citos video. Čau! Jā, te ir Mareks, ja Pritons no nākotnes, ja. Nepateica video, ka šitai temps izpildzēji, viņai var grozīt, tā kā, loģiski var grozīt šādi te, un kas ir forši, viņu grozīt tā kā gan vienā virzienā, gan otrā virzienā, tas tu nevar parādīt, ja man ir viena roka tikai, bet, šādi te var grozīt un uz otru pusi, ja. Tā kā, tu visas uzrakstīšu arī uz ekrāna, bet jā, tas ir tāds forši fīķi, tas ir tā kā standārtā, kam jābūt izpildzēji, ka viņa arī grozē pa labi un pa kreisi, rotē, sakot, jā. Tā ir tāda forša fīķa vēl, kas ir šeit izpildzēm.